Par mazo Kurzemes Šveici dēvētā Kandava vēsturiskajās kartēs atrodama Talsu apriņķi, un arī citas vēsturiskās liecības norāda, ka Kuršu teritorija sniegusies līdz Pūrei. Pie Pūras Zviedru mājām tika veikti arheoloģiskie izrakumi 20. gadsimta 60. gados. Un tur tika atrastas gan tipiskas kuršu senlietas, gan apbedīšanas veids bija raksturīgs kuršiem, respektīvi mirušo kremācija un apbedīšana ugunskapos. Uzrunātie kandavnieki ilgi nedomājot sauc vietas, kas norāda uz šīs mazpilsētas piederību Kurzemei. Tomēr izveidojoties reģioniem, gan Kandavas, gan Tukuma, gan Enguras novadi kopš 2003. gada iekļaut Rīgas plānošanas reģionā, un to gan paši iedzīvotāji, gan pašvaldība sauc par vēsturisko netaisnību, kas jānovērš. Es tieši tā domāju, jā, ka nav, ka tas viss ir mākslīgi uztaisīts ar dažu labu politiķu piepalīdzēšanu. Novada vadītājs gan atzīst, ka ekonomiski izdevīgāk varbūt arī ir atrasties tuvāk pie Rīgas, tomēr vēsturiskais taisnīgums ielikts prioritāšu saraksta augšgalā, tāpēc pieņemts lēmums panākt, lai nākamajā plānošanas periodā kandavnieki sevi varētu dēvēt par pilntiesīgiem kurzemniekiem. Ne jau velti mums savā laikā ir izgudros tas, kad ir šī Zemgale, Vidzeme, Latgale, tomēr tie reģioni ir. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, Kurzeme tieši sākās pie Kandavas. Par kurzemniekiem sevi sauc arī kaimiņu Tukumā, tomēr lem par reģionu maiņu pagaidām vēl negrasās. Arī Enguras novadā, kura viena daļa atrodas vēsturiskajā Kurzemes novadā, bet otra Zemgalē, šis jautājums nav aktuāls. Tā nopietnāt, pašlaik neesam par to domājuši. Bišķiņās ir jāapsver visi par un pret, ko mēs to iegūstam un ko mēs to zaudējam. Pašvaldību lietu ministrijā kandavnieku lēmums ir zināms, tomēr viss nesot tik vienkārši. Pašreizējās reģiona robežas ir arī sasaistītas, konkrēti tajā gadījumā arī ar statistikas reģiona robežām. Tātad uz šīm teritorijām arī tiek veidot visa statistika, ko mēs sūtam uz Eurostatu. Tomēr iespēja, ka plānošanas reģiona robežas nākotnē varētu tikt pārskatītas, neizslēdz arī pašvaldības lietu ministrijā. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.